Ja, wie gesagt, das ist heute ein schwieriges Spiel gewesen, allein wegen den Bedingungen hier mit dem Wind. Turklāt arī laikapstākļi nepalīdzēja. Spēcīgs vējš, labi, ka pirmajā puslaikā mēs spēlējam pa vējam, nevis pret vēju. Principā tā kā šodien mēs spēlējam, ir jāspēlē savās mājās, jābūt agresīviem, jācīnās pa katru bumbu, tā ir arī jāiegūst un jācenšas pretniekam uzspiest savu spēli, nevis ļaut to darīt. Šorīt vēl no rīta patrenējāmies, ja vakarā ir spēle, vajag, lai tomēr zēni kustētos, jo iepriekšējā spēlē mājās, kad viņi visu dienu pavadīja bāzēs, kustības un ko, viņi arī spēlēja tādu iznīkuši, saguruši, bez jebkādas iedvesmas un atdevas. Šoreiz pamainījām no rīta, iznācām ārā vēl pakustēties, tā lai dienas garumā gribēšana spēlēt nepazūd, un tas šoreiz arī deva augus. Sevišķi mēs spēlējam tik labi pretniekā. Pretniekam ar šodien nebija viegli. Guvām ātri 2 vārdus, un pēc tam spēli pasamainīt ir samērā grūti. Neskatoties uz to, ka viņiem priekš Latvijas čempionāts ir samērā spēcīgs sastāvs, un rezultāts droši vien viņi nav pelnījuši zaudēt ar tādu rezultātu, kā šodien bija uz tabu. Ar komandas spēli treneris ir apmierināts, ņemot vērā apstāties un viss. Zēni parādīja to, pirms tam, par ko bijām runājuši, un pa viņu veikumu un pašatdevu laukumā. Treneris palika ļoti apmierināts, tāpēc arī rīt viņiem ir brīvdiena. По-русски или по-английски? Ну, первый Лепард был лучше, это понятно, они лучше играл, я думаю, что везде защитник, полузащитник, нападающий, они были лучше сегодня, и мы плохо сыграли, и правильно команда выиграла игры. Это был, в принципе, все наши игроки плохо сыграли сегодня. Каждая линия, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, все плохо сыграли. Бывает по футболу, иногда плохо играет, и поэтому мы проиграли. Я думаю, что насчет первый тайм, конечно, против Лепая, большой ветер. Когда они играют линию передачи, на 2 высокие нападачи тяжело играть. Но тоже я не был доволен судья, первые 2 гола. Но правильно команда выиграла. Я не говорил, что это судья ошибка, почему мы проиграли. Просто это было тяжелее, когда 2 важные ошибки был и уже был 2-0 после первого тайма. У нас молодой команда, очень молодой, средний возраст меньше, чем 22 на поле. Мы должны учить, но я верю в нашу команду, я верю, мы никогда будем играть так же, как мы сыграли сегодня. И поэтому нам нужно работать, нам нужно собраться за следующий рейс в Вентспилс. И я верю, что мы лучше будем играть, чем сегодня.